Balvas cilvēka izaugsmē finālā kategorijā par izcilu ieguldījumu izglītībā ir šādi pretendenti. Maruta Sastrova, biedrības Ritnītis vadītāja, biedrība Go Beyond un Tautas skola 99 Baltie zirgi pamatskolas teritoriālā struktūra vienība Ikšķilis brīvā skola. Lūdzu video par pretendentiem. Mēs nodibinājām biedrību Ritnītis, kur tad arī mēs varējām rakstīt projektus, lai cilvēki varētu nemaksājot lielas naudas, apgūt tās iemaņas, kas viņiem būtu ļoti vajadzīgas. Man šķiet, ka tas, ko es daru, man sagādā prieku, jo darbs tas ir tāda profesionāla darbība, kur mēs tiekamies ar cilvēkiem, kas mums vajadzīgi. Un es domāju, ka cilvēki tiekas arī ar mani. Droši vien, ka es arī viņiem esmu vajadzīga. Cilvēki ļoti ir nākuši teikuši, Maruta, ja tu nebūtu mūs tā kā motivējis, viņi saka, vai varbūt pat dažreiz piespiedusi nākt un mācīties. Īpaši tad, kad mēs nodrošinājām augstākās izglītības iegūšanu balvos, tieši balvos. Jā, pasniedzēji brauca pie mums, un mums ir apmēram pāri par gandrīz ap 1000 cilvēkus šo 10 gadu laikā pabeiguši. Gan kultūras koledžu, gan Pāvila Stradiņa māsu koledžas, gan grāmatvedības finansu koledža, gan informācijas sistēma menedžmenta augstskola, gan Daugavpils universitāte. Tās mācību programmas, kādas jau tajā brīdī piedāvāja, vai arī, kas cilvēkiem varbūt vairāk bija nepieciešams. Pamat ideja bija tā, ka tas balstījās uz vienu no izveidotāja Raiva Kalniņa bakalaura darbu, kur viņš pētīja, kādas prasmes ir tās, kas trūkst jauniešiem, kas pabeidz augstskolu, kas gribās iestāties darbā. Un tas, ko viņi izpētīja, bija tas, ka viena no prasmēm, kas trūkst, ir tieši tās saucamās sociālās prasmes, kā pieņemsim neatlaidība, darbs komandā, komunikācijas prasmes un tādas lietas. Un tā radās tā ideja, ka varētu uztaisīt programmu, kur jaunieši iegūst šīs prasmes. Praktiski tas nozīmē, ka viņi arī tiek ielikti vidē, kur ir jaunieši, kuri grib vairāk sasniegt nekā viņi pašlaik ir. Un tas ir tāds svarīgs elements, ka viņi kopā tādā pozitīvā vidē, kur viņi pozitīvi viens otru izaicina. Šogad sociālā projekta laikā viena komanda strādāja ar vienu no sadarbības partneriem, kuriem no sākuma bija diezgan liels skepsis par to darbu, ko jaunieši grib izdarīt. Bet ar savu to darbu un apņēmību viņi pārliecināja šo cilvēku novērtēt to, ko viņi dara. No šīs organizācijas cilvēks bija ļoti pārsteigts par to enerģiju, ko jaunieši pienes. Un tas ir liels prieks arī, ka tu vari redzēt, ka citi cilvēki, kas arī spēj pārliecināt to, ka Latvijā ir ļoti spējīgi un mērķtiecīgi jaunieši, kuri grib darīt labu. Saviem bērniem gribējām citādāku skolu, citādāku iespēju dot. Mērķis nav bijis ne mums, ne mūsu ģimenēm pelnīt naudu. Tas ir bijis nodrošināt saviem bērniem, savam novadbērniem, starp citu arī nopietns iemesls, lai nebūtu jābraukā uz citām skolām, citās pilsētās, jātērē laiks, degviela un enerģija, bet ka mēs varam palikt savās mājās un ar savu darbu un laiku, un jā, tie, kas nevar tā tie ar naudu, uzturam tad to iespēju, kāda mums ir dota. Un ka galvenais ir tas, ka mēs to darām arī sabiedrības labā. Skola ir bijis iemesls, kāpēc mēs satiekamies, bet patiesībā tās ģimenes, kas ir satikušās, viņām ir vienādas vērtības un vienādas intereses. Un, protams, ka līdzīgi domājoši arī ir tā izvēle par to, kas būtu tam bērnam svarīgi, kas viņam būtu interesanti. Un tad, protams, ka ir forši, ka mēs varam vienoties, un mēs labāk atvedam to vienu skolotāju ar to pulciņu uz mūsu skolu, un tur tas notiek, un viss ir ieguvēji. Tu ieeji, un tu redzi, ka visi tie bērni darbojās, skolotāji arī knibinās un viens ar otru tur tādā skudrupūznī. Tā visi tā darbīgi ņemās un nav neviens priekšnieks, kas skalda tagad no tikiem līdz tikiem, bet tas viss ir tādā diezgan plūstošā, pašpietiekamā
procesā, tas ir tas gandarījums, kas patiesībā arī dod to sajūtu. Vēl ir gandarījums, es domāju, tad, kad mēs varam sniegt arī citiem to savu pieredzi. Balvu kategorijā par izcilu ieguldījumu izglītībā pasniedz Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile. Par ieguldījumu izglītībā balvu saņem Tautskolas 99 Baltie zirgi, pamatskolas teritoriālā struktūra vienība, Ikšķiles brīvā skola. Paldies jums par uzticēšanos, par iespēju, par to, ka jūs novērtējat tādus nedaudz trakus un uzņēmīgus cilvēkus dažādās jomās. Un es gribu pateikt arī to, ka tie mūsu bērni, katram ir tas brīnums, kas ar viņu ir noticis. Un arī konkrēti ar mani, man ir 3 bērni, un pēc bērnu piedzimšanas es neatgriezos pat tik lieliskā vietā kā Amerikas vēstniecība, jo es vienkārši sapratu, ka es gribu vairāk laika veltīt saviem bērniem un būt ar viņiem kopā pati. Tas iedrošina mūs arī dažādiem citādiem lieliem darbiem, kā piemēram sākt savus uzņēmumus vai veidot pilnīgi traku savu skolu. Un ticiet brīnumiem, brīnumi notiek, tas nav viegli, bet ar darbu to var izdarīt. Un arī šodien mēs šeit esam, kaut arī man, piemēram, vienmēr skolā teica, ka es neesmu muzikāla, es esmu iemācījusies kopā ar bērniem spēlēt kokli. Un šodien arī neesot liela rokdarbniece, esmu ieradusies paši savstos Kurzemes bruņčos. Un man liekas, ka tiešām tās ir tās lietas, kas mums ir jāsaprot, ka visu var izdarīt, atliek tikai vēlēties, un tas viss piepildīsies. Lai to. Vēlamies sirsnīgi pateikties visiem balvas pretendentiem par dalību konkursā. Mums ir gods jūs apbalvot ar godu rakstu un piemiņas veltēm. Maruta Castrova, biedrības Riteneitis vadītāja. Un arī biedrība Go Beyond.